Es skumjas vienmēr esmu uztvērusi kā kaut ko, kas notiek manī dabisks process, un pirmkārt man ir vajadzīgs laiks. Ir daudzas lietas, kuras tu nevari tehniski saprast, ka tas notiek, jā, ok, un tagad es to sapratu un nolieku malā. Ir skumjas, kas nekad nepāriet. Nekad. Mēs varam saprast, ka tas fakts ir noticis, mēs varam racionalizēt un tā tālāk, bet ir skumjas, kuras nekad nepāriet, un tas ir ok, jo tas ir man arī brīdinājums, kā rīkoties, piemēram, lai šīs skumjas vairs nekad nepiedzīvotu. Un šajā sakarā, kad es mācījos Lietuvā eksistenciālās terapijas institūtā, man bija viens pasniedzējs, kurš izstāstīja ļoti foršu, tādu salīdzinājumu. Cilvēks iet pa dzīvi, un šeit nav svarīgi, vai tas ir dievs, vai tas ir liktenis, vai tas ir daba, vai tas ir, es nezinu, Buda, kas mums dod, tās izvēles, kur mēs iesim. Un tas cilvēks tagad performē par to savu dzīvi, un vienā brīdī viņš nenormāli krīt. Un skatās, ir tur asiņaini ceļi un elkoņi, un viņš paceļ